esi sveicināts tehnikā, kas tev noderēs dažādās svarīgās dzīves situācijās, lai atbrīvotos no tām saistībām, kurām ir kāda negatīva nokrāsa, pārāk liels, nepatīkams emocionāls lādiņš, piesaisti, kas sāp, attiecības un sajūtas, kas nelaiž vaļā. Iezemējies ar pēdām zemē, sajūti taisnu mugurkaulu, iztaisnot galvu, plaukstas raugās augšup, un tu dodies uz vietu, kurā tev ir labi, kur ir skaisti tava spēka vieta, tava resursu vieta. Sajūti, cik šeit ir atslābinoši un patīkami, izpēti lietas, objektus, kas tevi iepriecina, pilda. Ieraugi, cik labi šeit atrasties un kā šī vieta tevi sargā. Pāesi mazliet šeit ar elpu, atrodi ķermenī punktu, kur elpa ieplūst, un arī to vietu ķermenī, kur elpa izplūst ārā. Pēc kāda brīža kaut kur netālu no tevis parādās cilvēks. Tādā drošā attālumā viņš nostājas. Un tas ir cilvēks, kas kādu iemeslu dēļ tev ir sagādājis sāpes vai jūs strīdējušies. Varbūt ar viņu saistās sliktas atmiņas, varbūt tev joprojām sāp jūsu attiecību problēmas, jūsu konflikti, jūsu vardarbības elementi. Iespējams, tur ir daudz netaisnības, iespējams, tur ir daudz neizrunātā, un šis cilvēks parādās kaut kur tūmā, un ja tev paliek bail vai nepatīkami, atkal apskaties apkārt, ieraugi vietu, kurā tu atrodies, vieta tevi sargā, vieta tevi pilda, šeit tu esi drošībā. Tagad lēnītēm sāc pētīt, kādā veidā jūs ar šo cilvēku esat savienoti. Varbūt tie ir kaut kādi plasmasas vadi, varbūt tās ir celofāna strēmeles, liānas, virves. Jebkas, kas jūs savieno, un arī pievērs uzmanību, kur ir savienojama vieta tavā ķermenī un kur ir savienojama vieta viņa ķermenī. Jūs esat savienoti, un šī savienība tev pilnīgi noteikti sāp. Un pirms atdalīties, paskaties uz šo cilvēku mīlošām acīm, cik tas ir iespējams, un mēģini saprast, kādu resursu tev viņam iedot, kādu dāvanu tev viņam iedot, lai arī viņš būtu ieinteresēts atdalīties. Varbūt tu vari iedot viņam savu piedošanu, varbūt tu vari viņam iedot kādu simbolisku dāvaniņu. Taču mēģini ieraudzīt viņa sejā vēlmi atdalīties tieši tāpat, kā to dari tu. Un atdalīties nenozīmē pārtraukt attiecības. Ja vēlēsieties attiecības, varēs turpināt citā kvalitātē, šobrīd ir svarīgi izbeigt to saikni, kas ir radījis tik daudz nepatīkamu emociju. Un tad, kad tu jūti gatavību, tu atrodi mirdzošas spīdīgas šķēres vai milzīgu lāpu vai speciālu zobenu, kas ir kārtīgi uzasināts, un tu atrodi iespēju šo saikni pārcirst vai pārdedzināt. Ieraug, kā virvju vai šo te kanālu gali vēl plivinās, un lēnā garā jūs topat atbrīvot viens no otra. Varbūt tā vēl gribās no sevis nolasīt driskas un paliekas. Vēro arī otru cilvēku, kā pamainās viņa seja, viņa enerģija, sajūtot arī savā pusē atvieglojumu.
Pateicies viņam par pieredzi un laidi viņu viņa gaitās, izsakot nodomu, veidot šīs attiecības no jauna, gaišākā perspektīvā, ar citu enerģiju un citu pieeju, vai šķirties uz mūžiem, kur katrs savu ceļu turpina savā paralēlē. Vēl pāris atvieglojošas ieelpas un izelpas. Un šo te nevajadzīgo sakaru pārtraukšana ir notikusi. Un šādā pašā veidā tu vari atdalīties arī no ģeogrāfiskas vietas, par kuru ir sliktas atmiņas, vietu, uz kuru tu negribi braukt, vai kas tev sagādā sliktas atmiņas. Kaut kas, kas sāp, kas velkās, kas spiež, kas neļauj pieņemt, kas neļauj elpot. Un tieši tāpat tu vari atdalīties no dažādām pārliecībām, negatīvām pārliecībām, kas tevi ierobežo, kas tevi spiež nost, kas tevi žņauc, kas tev liek uztraukties par kādu neesošu patiesību. Tu vari iztēloties savu blakus šo vietu, vai šo situāciju, vai šo domu, un tieši tāpat no tās atdalīties. Un citreiz tu vari arī atdalīties no savām daļām, kas ir destruktīvas, kas tevi spīdzina, kritizē, pārmet, kas prokrastinē, vai kas liek tev iet atkarībās. Izcel šo daļu un atdalies no tās tādā pašā veidā, atceroties, ka tas nenozīmē, ka tu to vairs nevēlies redzēt. Ja būs vaļa, tu varēsi ar šo daļu savienoties no jauna, citā kvalitātē. Caur mīlestību, caur cieņu, caur līdzvērtīgu enerģiju apmaiņu. Šīs prakses mērķis ir atdalīties no tām attiecībām, no tām vietām, no tiem objektiem un no tām domām, kas mūs grauj, kas mūs grauž, kas liek mums saspiesties, kaunēties, satraukties, pārdzīvot un noliegt kaut kādus dzīves apstākļus.